Labdien, man mīļie. Nu ko, kārtējā capas atskaita. Šoreiz par 2 capas reizēm. Braucu nedēļas vidū, braucu asarīšos. Patīk man tas asarīts. Tādā izskatā, kāds viņš tur ir. Patīk spinnings, patīk gumija, teiksim, tas tāda pašķēdīt nedaudz balto zivju copi ar spinningu. Tāpēc es tā cenšos reizi 2 nedēļās, retākais reizi nedēļā cenšos izskriet uz kaut kādu laiku, pats pēc asarīšus. Uz vietas es, pirmais metiens, pirmā cope un asarīts aiz dibina. Un tad sāc domāt, ko tas nozīmē, ka tev pirmā metienā asarīts aiz dabū viņa aiz dibina. Vai tā būs visa diena ir pakaļā, vai tā ir laba zīme. Katrā gadījumā tas tāds diezgan zīmīgs dienas sākums. Copes sākums ideāls. Katrā metienā, pirmie 10, pat varbūt pat 15 metienu, katrā metienā copes zivs, zivtiņas smalkas, līdz ārprātam smalkas. Bet, tu esi atbraucis vienkārši, ar visu to laiku lietas pa ceļam gāza, laika prognozes sola, nenormālo vēju. Tu apsēdies, tev vējš no muguras, augsts krasteiz muguras. Un visu laiku drebina kaut kāds. Tad jau tas process ir aizgājis, tad jau tālākais tā ir tāda. Pat rezultāts vairs nav tik svarīgs. Protams, kad ja tu brauc kaut kur, gribās kaut ko rupāku noķert, nevis tos mazos prusakas, kas te, bet viņi ir tik azartiski. Droši vien, ka tāpēc es arī braucu, ka tur tās copļi daudz, azartiski, tāda ātra, tas viss pasākums, tāds ekspreso copi sanāk. Tur soļo, dudu, kātiņš skanīgs. It kā nav no dārgiem kātiņiem, kaut kāds ar 50 eiro viņš veikalā maksā Conger Venoms. Bet viņš tāds ātrais, skanīgais kātiņš, jo ļoti daudz copis tādas, kuras tu neredz uz kāds, kuras ir tikai tu viņas sadzirdi, jo tur nekādas sitieni jau nav, tur tāds kāds šitām prusakam var būt sitiens, tāds truk un viss, bet viņš ir. Sākumā copa aktīva, bet tas izmērs bija tāds krimināls, ļoti krimināls. Brīžiem skaties uz to asarīti un domā, kur tevī tā gumija var ielotīties? Šitā te tu pieliec viņam no vienas, no otras puses un piemēri un nesaprot, kā viņš vispār viņu dabū iekšā. Bet tā superaktivitāte tāda bija pirmo pusstundu. Pusstundu, celpes tā, ka ir un vienkārši pazuda. Vienkārši pazuda viss, kas bija pazuda, un tad uz 5-6 metieniem viens kaut kāds tālumā kaut kur tad tu vēdeklī sāc meklēt, mest un meklēt, kur varētu būt. Bet tas arī tā tukšuma brīdis mainīja gumijas, gumija krāsas, gumija izmērs. Tā īsti nekur, nekā, bet es zinu pēc pieredzes, ka tā parasti ir, pats rīts ir, un pēc tam ir kaut kāds tāds bišķi tā kā pārtraukums, un pēc tam atkal aiziet. Un šoreiz bija tieši tāpatās. Sākums bija tā kā bija, un pēc tam pieklusa. Pa starpu ir arī smuki asarīši. Tur tādi 220, 230, varbūt kāds redz 250 lielākie. Bet, ko es izdarīju? Sāka mazo gumiju baksta, un tad tā, saprot, ka īsti pamaina krāsas, nav nekas neuzlabojās. Paņēmu 2 colu gumiju, nomainīju uzreiz uz 3 colu gumiju. Tieši tās pašejošās krāsas, šitā ir Select Freak Slim 900 krāsa. Un tajā brīdī tā bija ejošā tajā dienā. Un skaties, kā gribi, uzreiz praktiski kāds 5-6 tādas smukas ēdams asarīšas uzreiz dabūju. Un vēl mazie bija, un uzreiz tāda aktivitāte uzsit. Tas man uzreiz deva to ticību tam, kad asaris ir, viņš apakšā ir, viņš visi ļoti labi redz, ūdens ideāli dzidrs. Vienkārši viņš visu laiku ir jāpārsteidz ar kaut ko. Atrodi, tu strādā, viņiem tāds, ārā kas no ārā lietus, mākoņi staigā, sola uz vakaru vispār tur bezmaz vai visu nakti lietu vējš briesmīgs. Nekādas superaktivitāte viņam tur nav. Un tāpēc viņš pa brīdim ir ar kaut ko jāpārsteidz. Tad es sāku spēlēties vairāk tieši ar gumiju izmēriem. Iemet uztaist tur kaut kādas pārdesmit metienas ar lielāku gumiju, kamēr ir copīts, ir ņem. Pēc tam paņem un, kā sāk copīts beigties, uzreiz uzliec mazo gumiju. Tādu pašu krāsu, bet vienkārši mazāku. Bubums, akal aiziet copi.
Nu, tādā veidā kaut ko varēja sākt lasīt. Tu jau kaut kāda loģika parādījies, teica, ka tajās pašās vietās, nu, plus vēl tas, ka asarīts visu laiku pārvietojās. Es kā sēžu, nu, es šitien metu ar 14 gramu sviniņu, pīta aukla salīdzinoši tieva, un, nu, tieva priekš šādu veidu copes. Un tā mazā izceļš 2 colu gumija lido ļoti labi, tad tur 1,60 m pāri var mest, un tad tā pamatīga akvatorija var izsoļot. Un tas asars tā arī bija, ka vienu brīdi viņš pie krasta, tepat pie niedrēm bija labi asarīši. Tad tur vairāk 2 stundas tur asarīši nav, viņš parādās kaut kur kreisā malā, labā malā, tālā metienā, kaut kur tuvāk. Nu, viņš visu laiku ir aktīvi jāmeklē. Nu, tad, kad ir mazāks ūdens, un tad tu maini vietas meklē. Nu, šajā te vietā konkrētā es apsēžos, un tad es ar metienu sāku viņu meklēt. Un tāpēc kārtējā metiena tālajā distancē bums, uzsēžās, domāju, nu, zandarts vai kaut kāds, nu, nezinu kas. Velku, bet nu, tā nespiež. Es jūtu, ka ir zivs, bet nespiež. Saprot, ja beigās, ja nāk tuvāk, tad pusceļā tu saprot, ka tas ir kāds aiz kaut kādas ķermeņa daļas. Tev uzpeld karūs, laba smuka karūs, bet aiz vēdera. Un atcelis izpruka ārā. Bet, nu, katrā gadījumā emocija deva, viņa atkal kārtējo iedeva. Un forši jau tā. Un tad vienā brīdī uzpeldēja liela plikgalvaina galva, bezmatu galva, ronis pamatīgs, liels ronis. Mierīgi tur, kur es mētāju, viņš tur arī peld. Nu kā, visa nedēļa vairāk ir liela vēji. Zvejnieki jūrā neiet, tīkls neliek. Ronim jāsāk medīt, nu viņš nāk skatīties, kur tie zvejnieki palikuši. Viņi tur grozās, tur pēlpo, tāpēc viņš kāds reizes 4 tur rādījās, vienā vietā, otrā vietā. Bet es sapratu, ka šitas, nu, mans izmērs asarīts nebēg no viņa. Ja bēg no viņa varbūt tur breksis, viņš ir diez arī pat karūs ēgt, bet asarīts noteikti nē, jo man bija pat tāda sajūta, ka brīžiem man aukla iet zem roņa, ka viņš ir man virs auklas un vēl zem roņa apakšā man kāds sit pa to gumiju. Bet, nu, katrā gadījumā tāds dzīvās dabas stūrīts tur bija tīri labs. Jā, un visu laiku spēles mainīšana, savas spēles meklēšana, ja asarīti un garstāvoklis arī mainījās tādiem uzplūdiem. Nu, tā kā tas ir plēsējiem, ja jūs arī skatāties, kā Melzdzenā, klusums, pēkšņi tāds žuk, viņi savācās uz kaut kādu īso medību uzbrukumiem dažiem, un tad jutās tieši tas pats, kad ir tāda aktivitāte, ka tieši tāds smukais uzķerās, un pēc tam atkal mazie jābakst. Nu, tad kā tu tā kā ziemā iedod viņam un aktīvāk, un tad atkal lēnām knapi šūpot. Man ir tā dropshot sistēma bišķi tomēr savādāk nekā klasiskā dropshot sistēma. Tomēr tā īsā 5-7 cm pavadiņa viņa dod savu, un tā gumiņa viņa arī nekustina. Kad tu viņu nekustina, vienkārši lēnām pavelc, viņa jau ļoti labi nospēlē. Nu, mazais prusaks kāds iesūc atkal ik pa brīdim, kad tas rupjiem bija tāds, nu, varbūt pa visu dienu, kad 3-4 tādi uznācieni, kad nu, kaut kāds rupāks. Pēc tam jau mazie šitie pildīja to visu pārējo laiku. Nu, tā, pamazām viņi plosīja tās gumijas, un tad es kaut kādā brīdī paliku žēl, likt visu laiku gumiju, un saprotu, ka, nu, jaunu. Un es noplēsu to saplīnīto pāķi galu un sāku pat 2-colīgo gumiju uz pusi gandrīz saīsināju. Un liku virsū šito te uz āķa, uz tā paša 8. numura S59 sērijas Owner āķa. Un man par lielu izbrīnu pat smuki asari šito mazo mikrobu sūca ļoti labi iekšā. Un tad es kaut kādas, laikam, pēdējās 2 stundas visu laiku tā mainīju. Kad, nu, 20-30 iemetienu ar vienu izmēru, pēkšņi pārēju uz šitāds no colas uz 3 colām, pēc tam atpakaļ uz 2 colām, atkal uz mazo. Un te kaut kas kopā Nu, tā ap 3 pēcpusdienā arī metu mieru. Nu, te ir tas beņķis, uz kur es sēžu, bieži vien kaut kur gadās, ka prasa, uz kā tu sēdi. Spinningojot, nu nevaru es visu dienu daļ muguru, daļ kājām nevaru visu dienu nostāvēt, tad es sēžu uz šitādu te beņķi. 2 gadus jau man tur ļoti ok. Nu, reku ir rezultāts. 36 asarīšus es paņēmu uz māju, nu es rēķinu kaut kur, nu, 4,5 līdz 5 kg tas tīrā svarā sanāca. Nu, smuka normāli cepam asarīšu, pie tam, kad plus, nu, vismaz 100 atlaidu.
Tāpēc es tā varu mierīgi teikt, ka copas diena sanāca ļoti ok. Man tādas dienas espresso dieniņas baigi patīk, jo viņš tāds asarīts, azartisks un tāda pavisam cits copa, kad ikdienā ķer balto zivi. Forši. Un otra atskaites daļa ir no Bukultas kanāla, pludiņu makšķerēšana. Piektdienas diena, mums tur pēc nedēļas ir tieši, šonedēļ, vikendā ir Latvijas čempionāta pēdējā kārta pludiņu makšķerēšanā. Nolēmu aizbraukt paskatīties, nav pluda tur būt, es nezinu, 15 gadus. Ar fīderi vēl mači kaut kā bija, bet pluda nēs tur bijis baigo mūžību. Piebrauc, skatos, ka ūdens, kā jau visas nedēļas nogali, visi tagad bija, ūdens atkal ir augšā, straumi stipri uz Daugavu. Kanāls, kas savieno Daugavu caur Ķīšezeru ar abiem Baltezeriem. Tur vēl pa ceļam, pirms tam tur ir aiziet apendicīts, kur ietek aiziet uz Juglas ezeru. Tātad tur Juglas upes ietek. Tāda migrācija, migrācija ļoti, ļoti liela. Mēs arī maču speciāli likām šajā laikā, lai būtu iespēja trāpīt uz lielo raudu. Jo ir rudenī brīdis, kad tur kustās rauda, liela, skaista rauda. Kas priekš raudas skaitās tomēr tie 200-300 grami. Tagad patās ir pats sākums, kad tā rauda sāk kustēties. Un es bija štekermakšķeris, man it kā bija līdzi, bet es nolēmu, ka tomēr nē, gan vējš, gan tas ūdens un straumi, viss. Nolēmu, ka makšķerēšu 6-metrīgo un 8-metrīgo beziņu makšķerēm. Uzsēju no 0,6, uzsēju no 0,8, uz zem 6 tur izrādījās, tas zaļu kušķis bija pa labi. Un tur tā kā bišķi sērīts, un man zem 6-metrīgās makšķeres bija praktiski mazāk pa pusotru metru ūdens. Tas ir pie visa tā, ka ūdens pacēlies. Un ar 6-metrīgo makšķeres tā pāri pa kanti netiku. Bet jau pēc dziļuma izmērīšanas uzliekot tā, uzreiz tiku pie kaut kādām 2-3 raudiņām, bez barošanas, bez nekā. Tas liecināja, ka zivis tur ir, vispār kanālā pašā zivis baigi aktīvi lēkāja. Labi, sākšu ar 6 un tad jau tomēr 6 baudāmāk tā vicināšanās, 8 tomēr garāk, smagāk. Un skatāmies, kā tas viss notiek tālāk. Pirmā stunda ir pagājusi. Pa pirmo stundu, varbūt 2-3 laidieni bez copes. Ne visi ar zivīm, bet bez copes ar 6-metrīgo kātiņu. Jā, raudiņi visāda. Tas vēl brīdis, kad es baroju, uz šo brīdi es baroju 2 reizes, 2 reizes pa 3 bumbām smagām. Ar zemi man ir 2 kg barības, 4 kg zemes šoreiz. Un zivs vienkārši tur stāvēja. Laidiens paiet tur tie 1-2-3, jau baksti kaut kas. Sākotnēji nedēļu klāt nedzīvos, kaut kādā esmu neko, vienkārši vai viens lielais baltais, vai 2-3 pinkiņu zāķa, un viss notiekās. Un kā redzat, raudiņas ir tādas visādas, tur 100-200 grami tas vidējais standarts tāds. Bija kaut kāds atsevišķi bišķi mazāks, bija bišķi lielāks, bet ar 6-metrīgo kātiņu, vieglu kātiņu. Kaivs, tu nevari tā piecērt un nevari izstiept zivi ārā, super, tas tev tāds, ka viņi tur lod, tomēr tas zivs ir spēcīgi, viņi tā jau 200 pāri gramu rauda, tā ir vidēji, tāda pieaugusi rauda. Plus vēl saulīte spīd, viss, skaisti, vienkārši skaisti. Bija piebraucis kolēģis Ledīgs paskatīties, kā, ko, kāpēc, no darba garām braucot. Gribās ņemt rokas, gribās paņemt kātu, nevis braukt atpakaļ uz ofisu sēdēt, bet neko darīt, Tā kā es sēdēju un kaifoju, un sāku vienkārši tukot, kad vajag paspēlēties jau ar barošanas veidiem un daudzām tādām lietām. Laiks iet, un nekas jau nemainās būtiski. Uzbaro parāda, vispirms pieskam maz asarīši, ja rauda droši vien aiziet līdz mutelim. Tā visu laiku vicini, tu jau pēc kaut kādām stundām jūt, ka pat no vieglas, super vieglas 6-nieces makšķerītes tev jau sāk, tā kā plauksts locīt tev jau sāpēt. Un kā vēl pieķerās kādu šitādu te raudu pa vidu, tad ir pavisam skaisti. Tur var
sēdēt un kaifot tā procesa, kāds viņš ir. Nu, velc un nevar pacelt. Nu, kur vēl labāku cepi? Nu? Protams, ka pēc nedēļas viss būs savādāk. Bet tajā brīdī, nezinu, kā būs mačos, bet nu, tajā brīdī tu vismaz sēdzi ar domu, ka, vismaz tādus pakaifot. Jo, nu, tiešām trāpīja uz mirkli, kad straumē, zivju daudzums, laiks, viss kopā un apkārt neviena tūmā cepmaņa nav, un tu vari pie sevis piesaistīt to zivi, nu, praktiski visu, cik tev vajag. Tikai cik tu vari vilkt, tik tu arī velc. Nu, kaifs. Sākot eksperimentēt ar iebarošanu, piešaukt klāt nelielu sauliņa pinkus, tad mazos baltos krāsainos stārpiņus. Un sāku reizi 5-7 minūtēs, nevis tādu akmens cietu, jau dziļam jau nekādu, un straumīt arī kā 2 gramu pludiņš man. Un metu tādu pļeku, smagu pļeku, nedaudz augstāk pa vietu, kur es makšķerēju, lai tas mutulis tur tā patika. Jo tā, ja vienā brīdī tā kā likās, ka rupjās zivs ir pagājušas malā, tad sākot šādi piebarot, patika. Uzreiz no straumes iznāca atkal rupjās zivs. Uzreiz pēc iebarošanas pirmās pāris laidieni ir mazais asarīts, nu tāds galīgi maziņš sprīdīts. Acīm redzot, viņiem arī tas tārpiņš ļoti patika, koncentrācija viņa pietiekoši liela kanālā asarīšu, tāpēc vispirms paši aktīvākie bija asarīši, bet tas nesaka 1-2 laidienu, un pēc tam atkal raudas. Ir augstāk, ir zemāk, bet nu, tā rauda visu laiku, viņa arī tā izsēž rupjākā viņa tādiem pienācieniem. Ir aktīvs, superaktīvs copis straumē ar tādu sitienu pilnīgi, nu, pludiņu paraudu, jo esmu visi iet virs grunts, dziļumu samazināju līdz tai pakāpē, ka āķis pie grunts pašas neķerās nekur, tur kaut kāds zālīti bija pāris reizes pieķērās, bet āķis iet virs grunts, un tad tas raudē patīk straumīte, viegls pludiņš un plivinās esma, un tas rupjai raudē ļoti patīk. Un tas tāds noteikti iesaku, ja jūs braucat raudās, tad nevis barības daudzums, viņu neinteresē barība kā ēdiens vairs, bet viņu interesē pats process, lai tas mutulis, lai tāds biežāk, mazām porcijām biežāk, un efekts būs daudz labāks nekā iemest tur stundā pusi spaini un sēdēt. Tas nav raudē, tas ir breksim, karpē, tiem var būt jā, bet raudē vajag aktivitāti, aktīvu barošanu. Jā, un tomēr labākā esma bija 2-3 pinkiņi. Viņi ir kompaktāki. It kā, salīdzinājumam, te ir baltais ar pinku. Pinkas ir vidēji 3 reizes, pat 4 reizes mazāk par normālu balto. Attiecīgi mazāk galu un viss, tieši iet runa par raudu copi. Breksim bieži vien, jā, lielais baltais, karpēju līnim lielais baltais. Bet tādai raudai, baltam sapalam, tomēr biežāk labāk uzlikt 5 pinkus nekā 2-3 baltos, jo baltos bieži vien izsūc. Bet, jāmēģina, jābūt līdz ar abiem, un tad viss jāskatās, ko zivs labāk grib. Būs, ja es saprotu, pēcpusdienu jāmet, jau būs miers. Tu sēdi, tev ķerās, tā kā jau ir apnicis, jau piepildījums, dvēseli pilna, bet ķerās. Kā tu iespēj? Tad tās dienas lielāko raudu tikko noķēra. Vīrs, kas pretī tur laiviņā, tas tur visu laiku velcēja. Velcēja asarīti ar voblerīti, turp šurp ar airīšiem. Es redzēju, ka asaras 4, tāds līdz kādi grami 300 varbūt noķēra, bet, zivis ir. Tas tāds saudabīgi tāds apīt. Manā gadījumā, to pat, ja es braucu sākumā tā kā doma, ka es kaut ko trenēšu, vēl kaut ko, beigās, ko tu tur sacenēs? Pie tāda zivju daudzuma, skaidrs, ka pēc nedēļas mačos viss būs pilnīgi kardināli savādāk. Tu vienkārši sēdi un kaifo. Visu laiku tā arī nomakšķerēja 2 gramu pludiņš, pamataukla 0,17, pavadiņa 0,12, āķīšu gan pamainīja, bet vidēji 14. āķis ar formām paspēlējies, lai labāka realizācija, lai tomēr ceļot ārā nekrīt nost. Bet kopumā tas viss tāds ļoti, ļoti vienkāršs. Barība palika 1/3 aptuveni pāri ar visu to, ka es intensīvi baroju, bet, tas ir normāli. Jau vācos nost un vienkārši, platforma viss sēžumā, tas tā kā sportā paredzēts.
Bet kas Bukulta kanālam labi? Reku ir mašīna aiz muguras, un es saprotu, ka vietējiem varbūt nepatīk, bet tas ir viss satiksmes noteikumu ietvaros, tu vari tur stāvēt, un, labi vieta, kur aizbraukt pats pēc. Te ir mans tās dienas loms, uz aci, uz roku, kaut kur ap 30 kg raudu. Es godīgi biju plānojis, ka man būs vairāk, jo dzīve daudzums ir liels, tomēr izmērs nav tas ideālākais. Bet, vienalga, loms ir izcils. Reku smukākās zivis, ap 300 grami. Paņēmām, nobildējām, uz māju šoreiz neko neņēmu un laižam vaļā. Paldies Ziltiņai par to, kad mums uztaisīja kolosālu dienu. Praktiski izdzīvoja 99,99%, viss kārtībā. Var braukt mājās un smaidīt. Vienkārši ir priecāties par kolosālu copas dienu. Un tādas dienas paliek atmiņā uz ilgu laiku. Nezinu, viss ļoti, ļoti vienkārši. Baro ķer un ķer emocijas, gan zivis, gan emocijas. Un baudiet copi, brauciet vienkārši copēt.